Par pianistu Jānu Vēju man patika, kā Rudolfs Šorno, viens no intervijas varoņiem, teica, ka viņam latvieši un Latvija asociējās ar darbības vārdiem, kas ir, piemēram, sēņot, bekot. Man kaut kā šī intervija lika paskatīties ar jaunu aci uz šīm mūsu īpatnībām kā nācijai. Šis skatījums no malas uz mūsu valodu man šķita ļoti interesants un varbūt arī tādas pat pētniecības vērts, par ko ir vērts aizdomāties. Un par Ojalas kungu runājot, ir ļoti amizanti arī, kā vispār ārzemnieks uztver mūsu kultūru un mūsu mūziku. Viņam, piemēram, nav problēma pateikt, ka viņam mīļākā dziesma ir apvedceļa dziesma. Man patikās tāds, ka cilvēks ir iedzīvinājies, viņš nav arī pārāk iesprings. Ir interesanti. Tiem igauņiem, to viņa dziesma. Vispār es dzīvē te neuzzinātu, kaut kādu šveicieti. Es uzzinu, ka pēkšņi kaut kādā igauņiem kaut kāda smagā metāla dziesma par Rīgu. Tas ir jauki, Manuprāt, šādi mākslinieki kā Mitāls ir tie, kas vispār virza kaut kādu moderno kultūru uz priekšu, kas pats ar lielu interesi ielādēju telefonā šo te fotosynthesis, laikam aplikācija saucās, un pamēģināju uztaisīt dažas bildes un bija arī pārsteigts par rezultātu. Līdz ar to katrs var būt mākslinieks ar savu telefonu, pateicoties šim džekam, un arī, protams, jauki palasīt kaut kādu šādu pasaules uztveri. Pilnīgi kosmopolīts ar neierobežotu uztveri arī mākslas pasaulē. Man liekas, ka mākslai tomēr ir jābūt vairāk tādai ar rokām radītai. Es nezinu, tas ir latvietiskums, kas nāk, ka mums patīk mīcīt mālas, mums patīk cirst malku un mums patīk siena gubas. Bet katrā ziņā nevar noliekt, ka digitālā šī forma, kādā šobrīd var uzprogrammēt mākslu, viņa ir aktuāla, viņa ir dzīva, viņa sevi pierāda. Šeit arī šitais zilgās tāds vesels mākslinieks dzīve, kas ir uzreiz kaut kas, par ko runāt. Bet gan var just, ka viņam gribās runāt. Tas ļoti jauks raksts, kurā ir akcentēts divas lietas. Viens ir šī izstāde. Es tiešām iesaku aiziet visiem uz stūra māju un šīs izstādes apskatīties un to auru sajust. Tas ir unikāli un interesanti. Tā ir mūsu skarbā vēsture, kas atainojas arī mākslā. Intervija ar Dzintaru Zilgalvi man ļoti patika. Manuprāt, ja es būtu vīrietis gados, tad es būtu Intars Zilgalvs. Jo man ļoti tuvs bija viss tas, ko Intars teica. Gan par mākslu kā tādu, gan par akadēmisko izglītību, gan par patiesajām vērtībām, kuras tad ir mākslai jādod tālāk sabiedrībā, vai tā ir forma, vai tas ir saturs.